Labdien, Normons Ozoliņš, šeit atkal sapnis viens tāds par draudzi prieka vēsts. Un pagājušā naktī man bija viens sapnis divās sērijās, tā varētu teikt, ļoti krāsains. Un to sapni varētu nosaukt prieka vēsts grāmata. Un Bībelē rakstīts atklāsmes grāmatā 20. nodaļā, 12. pants. Es redzēju mirušos lielos un mazos, stāvam goda krēslu priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Un redziet, tāpat kā katram cilvēkam ir sava grāmata, tāpat arī katrai draudzē ir sava grāmata. Un visa tava dzīve ir ierakstīta. Tu nekur nedēsies, tas viss ir iedokumentēts, jā. Es kādreiz bērniekiem stāstīju, bērs izvedot tādu, līdzību. Viens tur rādīja tā nelaiķa video stāstu tādu uztaisīja. Un viņš te bēru mīlestā to atskaņoja, kas ir te cilvēka labākie dzīves momenti, un tad es teicu to tā, ja, ka, redziet, Dievam nav tikai labākie momenti ierakstīti, bet visa mūsu dzīve, visi momenti, jebkādi, ja, arī tie sliktie, un visa mūsu dzīve ir iedokumentēta grāmatā, ir rakstīts, ja. Tāpat arī draudzes dzīve, un sapnī es redzēju tā. Es redzēju, kad es tā kā esmu draudzē prieka vēsts, un viņi ir izdevuši grāmatu, un viņi sākumā ir izdevuši tādu mazu grāmatiņu. Bet viņi saka, nē, mums ir paredzēts arī lielā grāmata izdot, lielo. Un tagad es skatos, ka viņi izdod arī lielo grāmatu. Wow! Tā ir lielāka, biezāka nekā tā mazā. Un tā ir tik ekscelente. Un atceros mācītājs Vilnis Gleška, viņam patika lietot to vārdu izcilība. Un tā lielā grāmata bija uztaisīta ar izcilību. Tiešām, krāsas tur bija vislabākās, un vislabākās bildes, un viss tas... tas labākais, kas var būt, jā. Un no ārpuses tu skaties to grāmatu un tu, bet saprotiet, man bija tāda, vēlēšanās sapnī atrast tur Dieva vārdu. Es domāju, ja tā ir draudze prieka vēsts, harizmātiska draudze, pentekostāla, un tur jābūt kaut kam no Dieva vārda. Es biju tā izslāpsties apnī pēc Dieva vārdu. Un es domāju, ka es viņu tur dabūšu to vārdu, kas, man dvēseli atspirdzinās. Un es tagad atveru, tādi skaisti vāki un lapas, tādas biezas, stingras, tādas, var redzēt, fantastiski, piestrādāts pie visu no glanci, viss ir labākā, super līmenī. Es tagad skatos, paga, kas tur rakstīts. Tur nekā nav no Dieva vārda. Tur ir kā uzlabot dzīvi, kā panākt izcilību kaut kādu dzīvē, kaut ko sasniegt. Tur pat bija pavāra grāmata, kā pagatavot izcilus ēdienus vislabākos. Tur bija stāsts par to, kā panākt izcilību. Pasaulē, saprotiet? Kā izsisties pasaulē, kā nonākt virsotnē pasaulē. Bet no Dieva vārda tur nekā nebija. Nekā. Es meklēju to super grāmatu, neko, es biju vīlies. Un tad es gribēju iet atpakaļ pie tās mazās grāmatiņas. Bet to mazo grāmatiņu vairs nekur nevarēju atrast. Es nožēloju, ka es to mazo nepaņēmu. Es domāju, tur es točnu būtu atradis Dieva vārdu.
Tā lielajā, es cerēju, ka es tā lielajā atradīšu, bet neatradu. Bet mazo es palaidu garām. Un mazās, ka es gribēju to atrast, vairs nebija. Žēl, man bija vilšanās, vaigā. Neatradu neko priekš dvēseles tur bija. Un tad nākamais sapnis bija tāds, kad es tagad atrodos Saldus Svētā Jāņa luterāņu draudzes sakristējā. Un tagad skatos, bet tur ir prieka vēsts. Domāju, kā tas ir iespējams? Izrādās, ka viņi ir kaut kā noierējuši no luterāņiem telpas un notur savus dievkalpojumus. Es domāju, wow, bet attieksme bija laba pret mani, nebija slikti. Arī tajā pirmajā sapnē attieksme bija laba no prieka vēsts. Un es tagad ieeju tajā sakristējā, un viņi arī to sakristēju, tā arī sauc prieka vēsts par sakristēju. Viņi tā kā pielāgojas luterāņiem, ja. Viņi tikai ļoti atvērti konfesionālai, ekumēnismam, ja, ekumēniskai sadraudzībai. Viņi ir tādi pozitīvi it kā, ja. Bet tas it kā, tas ir tā. Lai tā ārēji tā izskatās, saprotiet? Un tagad es skatos, ka viņi tur notur to dievkalpojumu, un tagad Vilnis Gleška, es skatos, viņš ienāk tajā sakristējā, viņš tāds uztraucies. Viņš ir pabaga, kur te alus smaka alus. Es viņam saku, nē, te kāds klasu dzērsti. Un tikai tāpēc viņš nomierinājās. Ņemot vērā, cik draudzē prieka vēsts ir tāda bezkompromisa vispār attieksme pret tiem, kas lieto alkoholu. Viņš vispār nē. Principā 100%, ja tu dzer kaut ko alkoholis, tu grēko. Jā. Un viņam tas izrādās vienīgais, par ko viņš uztraucās. Vai kāds nav dzēris alu šeit? Tas vienīgais. Bet ir taču daudz nopietnākas lietas, bet par tās nopietnākās viņam nav, viņi neuztrauc. Viņu uztrauc tas, vai kāds te nav alu dzēris. Tas ir viņa šausmas. Viņa šausmas. Bet tas ir viss, kas tev uztrauc. Esi trakums. Briesmas. Ok. Un tad bija trešā epizode, tajā pašā sapnī, otrajā sapnī bija vēl viena epizode. Tagad arī prieka vēsts. Tagad es atrodos tādā lielā zālē, kur draudz prieka vēsts notur dievkalpojumu. Un īstenībā es tajā zālē sēžu nost no visiem un vēroju. Neviens man neko nepārmet, ka es vienīgais sēžu atsevišķi. Un tagad es skatos, ka tur draudz mācītājs runā, un tie cilvēki precīzi to arī attēlo, ko viņš runā. Viņiem ir tikai drāma, saprotiet? Viņiem ir tikai drāma, un viņi un mācītājs runā par kaut ko skaistu. Cik ir skaisti, cik viņi bija skaisti ietērpti, es redzu, jā. Un pēc tā drāma arī viņiem bija vislabākais apģērbs. Kāds vien var būt. Ekscelence, ekscelence. Jā. Izcilība. Izcils apģērbs, labāks nevar būt. Viņam bija viss izcils. Un tagad es redzu, ka tiem cilvēkiem ir tā izcilība tikai jātēla. Un tas izcilais apģērbs. Skatos, paga, bet viņi baigi cenšās, bet viņam nesanāk. Es neredzu to izcilu apģērbu, saprotiet. Kur viņiem ir tas izcils? Un tagad viņi baigi cenšās, tur it kā kaut kādus spīdumus tur uzskrat uz tā apģērbu, lai viņi spīdumu laistās. Un viss tas, ko mācītājs saka, viņiem ir jāatdarina, saprot? Viņi ir tā kā atdarinātāji, mācītāja atdarinātāji.
Un tas ir viņa uzdevums – atdarināt savu ganu. Un viņi baigi cenšās pie tā, lai atdarinātu ganu. To, ko viņš saka. Bet, viņiem ar to, visu to nesanāk atdarināt kaut kā, saprotiet. Un tās runas nav par Dievu vārdu. Viņi neatdarina Dievu vārdu. Viņi atdarina kaut kādus stāstus, kaut kādus, kas ir noticis, kas ir bijis, kaut kādus stāstiņus, izskaistinātus. Vai viņi ir patiesi, tiešām tas ir jautājums. Bet, viņi bija tie mācītāju stāstu atdarinātāji. Bet no Dieva vārda tur atkal nekas nebija. Es biju vīlies. Es neko nesaņēmu. Un tad vēl beigās es redzēju, ka man ir 2 bībeles, līdzīgi kā tās grāmatas, viena maza un otra liela. Man bija 2 bībeles, ko es biju saņēmis no draudzes Prieka vēsts. Jā, bet man bija viņas jādod, es tik atvados no tās draudzes. Es negribu tur būt sapnī, es gribu tīties prom no turienes. Bet man neskādēļ tur ir jābūt. Es nevaru aiztīties. Man kāds tur, tā kā vēro, liek man skatīties, kas tur notiek. Saprot? Bet man un tagad es gribu iet prom, man ir jādod tās bībeles. To lielo bībeli es atdevu, bez kaut kādām tur mokām, ja. Bet man bija vēl tā mazā bībelīte, ko es biju saņēmis, un to mazumu bija ļoti grūti atdot, jo tā bija dārga, kaut kāda dārga viņam bija tā bībele, tā mazā tieši, ko es biju kādreiz saņēmis no Prieka vēsts. Bet, man arī tā bija jādod, diemžēl. Un tikai tad es varēju būt brīvs no tās misijas Prieka vēstē, ja, kas bija atdevis tās bībeles. Un redzīgi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Prieka vēsts ir atdevusi Dieva vārdu pasaules labumiem. Viņu grāmata tieši tāpat kā bija mazā un lielā grāmata, kas bija viņu grāmata. Tāpat bija mazā un lielā bībele. Un redziet, es domāju tā mazā grāmata ir tas laiks, kas Prieka vēstī bija Vefā. Tas nozīmē to. Viņu laiks Vefā, kad bija labi viss. Kad bija Dieva vārds tur, saprotiet. Vefā bija Dieva vārds, bet viņu ilgas bija izsisties pasaulē, iegūt lielu vārdu, namu iegūt, viņi arī to iegūtu. Viņi ieguva savu lielo, perfekto, ekskluzīvo, vai kā Vilnis saka, izcilo namu. Jā. Un tur bija izcili cilvēki tajā namā kalpojuši ir, jā. Bet saprotiet, Dieva vārdu tur nevar. Tur ir kaut kas tāds, kas ir no pasaules, nevis no Dieva, saprotiet. Tu nevar atrast to Dieva esenci, to Dievu kvalitāti, Dievu pašu tu nevar atrast. Tur var atrast visu kaut ko, pat ēdienu recepts izcelt. Bet Dievu tur pašu nevar atrast. Tur ir tā problēma. Un tāpat ar to bībeli, tā mazā bībeli, ko man bija ļoti grūti atdot, kas man bija dārga, bija tas viņu laiks Vefā. Vefā, kad viņiem vēl nebija Dieva, nebija Dieva nama, nebija sava nama. Jā. Tas bija viņa laiks Vefā, kad viņi bija pazemīgi. Vēl viņi nebija lepni, bija izauguši, nebija lieli, nesajūtās vareni, saprotiet. Tas bija tas laiks, vēl pazemības laiks, kad Dieva vārds mita, tas tā mazā bībelīte. Bet tad viņi ieguva lielu bībeli. Bet tā nebija vērtības. Nav vērtības. Tas ir tāpat kā cilvēks ilgojās pēc lielas naudas. Es atceros, viens vinnēja 16 miljonus eiro, saprotiet, loterijā vinnēja. Viņš bija normāls, viņam bija normāla dzīve, normāla ģimene.
Bet te, ka viņš vinnēja tos 16 miljonus, viņam viss sabruka ģimene, sabruka dzīve. Un tad viņš pats teica tā, viņš rakstīja publiski to, tas cilvēks. Kaut es nekad nebūtu tos miljonus vinnējis. Tas sagrauj man dzīvi. Un tieši tāpat kristieši, viņi ilgojas pēc kaut kā liela, kā varana, ka mēs būtu kaut kas. Bet viņi arī dažreiz sasniedz to. Viņi iegūst to vārdu savu. Es zinu, ka Prieka vēstī tur bija valdībā, viņiem ministrs viens bija tāds, ja, kas bija no draudzes, ja, ekonomikas ministrs laikam. Ja. Un, saprotiet, pie viņiem viesojās viss zvaigznes, kristīgās worship zvaigznes daudzas, ja, un tā tālāk. Daudz sludinātāji, kalpotāji. Bet redziet, tas, ja tajā nav Dievs, tas tev sagrauj, nevis ceļ. Labāk tev nekad nebūtu bijis tavu nama, bet tu būtu palicis pazemīgs, lēnprātīgs, mierīgs, jā, piedodošs, laipns. Saprotiet? Nevis, ka tu kaut ko esi sasniedzis, bet tas, ko tu esi sasniedzis, tas var tev sagraut. Diemžēl var tev grāmatu, lielo grāmatu padarīt nevērtīgu, un diemžēl tāda ir kļuvusi tā. Draudzes Prieka vēsts grāmata, ko es redzēju sapnī. Jā, bet to var labot, bet, protams, lepnums jau neļaus to labot. Nē. Diemžēl tas tā, no pieredzes. Es būtu priecīgs, ja es kļūdītos. Es būtu ļoti priecīgs, ja man nebūtu taisnība. Tā, labi, paldies, ka klausījāties. Visu labu, ar Dievu.